Sveiki! Šodien video parādīsim, kā veidojas tieši cena profesionāli nokrāsojot vienu automašīnas detaļu. Tas ir priekšējais bamperis, plasmasas detaļa. Metāla detaļām tas būtu vēl 2-3 citi soļi. Bet sāksim ar šo. Tātad jālabo šeit nobrāzums un otrā pusē. Šeit. Tagad sāks visi mazgāšanas darbi ar ūdeni un ar citiem ķīmijas līdzekļiem, lai noņemtu visu, ar ko tas bamperis ir aplipis no ārējiem apstākļiem. Tagad bamperis ir nomazgāts, attaukots, un var redzēt, ka ir vairāk defektu šim bamperim nekā sākotnēji likās. Te visa mala, un šeit vēl visa līnija nobraukt, nošvīkāt. Un tagad ņemsim šīs visas švīkas un slīpēsim ārā. Bamperī izslīpētas visas švīkas, izņemot pēc trieciena. Šeit ir palikusi bedrīte, ko it kā var redzēt video. Un šī visa līnija arī ir deformācija plasmasā. Pirkstu ļoti labi var just, bet video to nevar redzēt, tāpēc to mēs špaktelēsim ciet. Un nevis ar kādu parasto universālo špakteli smalko, bet speciālo, kas ir paredzēta plasmasai. Bojātā vieta ir sašpaktelēta un jau gludi saslīpēta. Var redzēt, cik platā joslā bija jāuzliek špakteli, lai dabūtu pilnībā gludu virsmu. Kā arī tagad bamperis jau ir aplīmēts, gatavs gruntēšanai. Pirms noklāt plasmasas detaļu ar grunti, vietās, kur ir izslīpēta cauri plasmasa, es uzklāšu virsū plasmasas praimeri, speciālu līdzekli, kas veido ideālu saķeri plasmasai ar nākamo grunts slāni. Kad plasmasas praimeris nožuvis, klājam virsū sadzošo grunti. Pirmais slānis no 3 slāņiem uzklāts. Grunts ir saslīpēta, gatava krāsošanai, un atliek vēlreiz aplīmēt tās detaļas bamperim, kuras paliek oriģinālajā plasmasas krāsā. Šī daļa un šī daļa. Tagad krāsojam bamperi. Tā izskatās uzklāti 2 krāsas slāņi. Detaļa ir nokrāsota un skaisti nolakota, bet ar to viss nebeidzās. Mazi puteklīši vai gruzīši, kā piemēram šeit pie pirksta pret gaismu, var redzēt. Šie arī visi ir jāizslīpē un jāsapulē, lai viss ir gluds un līdzens. Visi matētie punktiņi ir mani iepriekš minētie gruzīši, kas iekrituši lakā, un pulēsim to visu, lai atgūtu dzidro spīdumu. Tagad piekrāsosim plasmasas daļu, īpaši tur, kur ir šādi te visādi iegriezumi, visādi noskrāpēti gar apmalēm, citām vietām. Tagad viss ir skaisti sapulēts, un krāsotāja darbs arī beidzās. Tālāk darbs ir montētājiem.